Mums ļoti plūstoši iet tēmas, mēs pilnīgi jūtam jau, par ko ir jārunā uz priekšu, ir inventarizācija. Nu, ļoti svarīgs jautājums. Katru gadu jārunā, jo es arī saņemu šos jautājumus, nu kā tad to izdarīt, kāpēc, kurā brīdī tik daudz un vai tiešām to visu vajag. Vajag. Sāksim ar to, ka protams, mēs šodien tā lakoniskāk to visu apskatām, bet pamatlietas, kad tad ieteicams sākt veikt uzņēmuma mantas inventarizāciju, skatāmies pēc tiem apjomiem, kas mums pašiem ir. Pirmā lieta ir tas, ka grāmatvedības likums mums ļauj ļoti plašu periodu to darīt. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt ar 1. oktobri, gana drīz, mēs esam pusē septembra, jā. Tātad ar 1. oktobru un līdz nākamā gada 31. janvārim. Periods ir liels, un tiem, kam ir daudz lietas, to arī izmanto, un ko mēs varam darīt, tātad, ja mēs pieņemsim, mēs skatāmies plānu. Pirmais, ko es varu noteikti ieteikt no savas pieredzes, ir šī te sagatavošanās un plānošana. Ļoti svarīga lieta taisīt tiešām kalendāro plānu. Un kas jums palīdz? Pirmā lieta, ja jūs esat tiešām smuki saprotat, kas ir virs grāmatā, esat jau veidojuši korekti savus kontus, un jums jau apskatot šo te virsgrāmatu, kā mēs sākumā runājam, ja skatāmies kāds gada pārskata apjoms un tam līdzīgi, ko mums vajadzēs rakstīt, ko skaidrot, bet nākamā lieta ir, virsgrāmata arī palīdz sagatavoties inventarizācijai. Mēs ieraugam, kas mums ir jāinventarizē. Un pēc būtības mums ir jāveic inventarizācija visiem posteņiem, kas mums ir bilancē, mums ir jābūt visiem datiem pārbaudītiem. Lūk, un tad, kad jūs saprotat, cik ir liels tas apjoms, tad jūs arī pateiksit, kad to vajag sākt darīt. Ja mēs runājam par precēm, tā kā tas šobrīd arī ir, kā saka, jau ļoti liels aktuāls praktisks jautājums ikdienā, ja, tad arī ļoti liels noliktavas. Viena lieta ir, kas, ja mēs runājam par tur, kur ir veikali un tam līdzīgi, jums noteikti ir jāsataisa kalendārs, un tikpat labi jūs varat sākt to darīt jau septembrī, lai jums ir kaut kāda daļa jau noinventarizēta, un tad ar matemātiskām metodēm sagatavojot iekšējo attaisnojumu dokumentu, mēs tiksim uz tiem rezultātiem, kas ir uz 31. decembri. Tātad, mums vajag inventarizācijas rezultāts, ja mēs runājam tieši pie gada pārskata, mums vajag, kas parāda situāciju uz 31. decembru un apstiprina. Ja mēs parādam savā bilancē, ka mums ir pamatlīdzekļi atlikušajā vērtībā, ja bilants vērtībā 10 000 eiro, tas nozīmē, ka mums apakšā ir inventarizācijas akti, kas tiešām to arī apstiprina, ka viņi bija dzīvē, dabā esoši, ir lietojami, ja, un arī tās vērtības. Lūk, un līdz ar to jūs varat skatīties, cik jums ir liela, ir kas sāk jau septembrī, bet septembris, atceramies, ikgadējā inventarizācija ir no 1. oktobra līdz 31. janvārim, ja? Tātad noteikti tajā periodā vajag, tas izriet no grāmatvedības likuma. Lūk, var sadalīt pa posmiem. Izvērtējiet ja mēs runājam par mantas inventarizāciju, un grāmatvedības likumā tagad grāmatvedības likumā ir ielikt šī definīcija, tieši grāmatvedības likuma skatījumā manta ir viss, kas ir aktīvā, ja? Bet mums ir jāinventarizē arī viss, kas ir pasīvā. Un šeit arī salieciet, paskatieties, jo jūs sapratīsiet, kādi ir tie apjomi. Ja mēs runājam par debitoriem un kreditoriem, cik liels ir tas skaits un vēl kurā brīdī jums kas var mainīties. Nu, savā praksē šobrīd mums debitori un kreditori katrs savā pusē ir plus mīnus pie 400 apmēram, un ar visiem arī mēs veicam šo salīdzināšanos, bet mēs, pieņemsim, manā praksē, es esmu pieņēmuši šo lēmumu, ka mēs to daram pēc 20. janvāra.
Ja? Tad, kad ir jau, kā saka, nodota PVN deklarācija par decembri, kāpēc? Nu, lai tā kā izvairītos no tās pārreikināšanas, bet līdz tam mēs inventarizējam visu pārējo. Ļoti iesaku to paskatīties uz to procesu, palīdz tā plāna salikšana. Tātad, ja es zinu, ka man vajadzēs laiku, manu uzmanību, manu darbinieku uzmanību pēc 20. janvāra, tātad 21. janvārī, gatavot inventarizācijas aktus un sūtīt ārā debitoriem, kreditoriem, tātad līdz tam laikam mēs mierīgi varam inventarizēt noliktavas, mēs varam pamatlīdzekļus pārskatīt, ja, strādāt ar nemateriālo ieguldījumu dokumentāciju un tam līdzīgām lietām. Tātad sagatavošanās plānošana ļoti svarīga. Vēl runājot par tādiem priekšdarbiem, lai būtu vieglāk, noteikti apskatieties, kas ir ar inventarizācijas procedūrām. Noteikti, ja te ir arī jautājums, kā piegājāt iepriekšējā gadā vai varbūt sākat no jauna, bet tiem, kam jau ir pieredze, paskatāmies, vai mums tā instrukcija strādā, pie kā mēs aizķērāmies. Mēs ļoti bieži mums tas inventarizācija biežāk taisa decembris, janvāris, ja, un tad ir tāds saspringts posms, mēs gribam tikt ātri uz to rezultātu, un nevienmēr sanāk laika tā kā iedziļināties, kur aizķērās, kāpēc mums vajadzēja ar kaut kādu papildus vēl enerģiju, lai tiktu uz to rezultātu. Nu, tad tagad ir tas brīdis, kad paskatīties, ko mēs tur atzīmējām, ko mums ieteica. Noteikti priekšdarbs ir, lai jums ietu vieglāk, ir runāt ar cilvēkiem. Skatāmies, mums ir cilvēki ar dažādām sapratnēm, ar dažādu zināšanu līmeni. Skatāmies uz to, ka, piemēram, ja tas ir, jūs varat izmantot skanerus. Šobrīd mēs vispār jau esam jau vairākus gadus ir tā, ka mēs varam izīrēt skanerus, mēs varam skanēt ar telefoniem. Jautājums, kā tie dati pārnesās tālāk. Mēs varam uzaicināt cilvēks, kas mums palīdz to izdarīt, ja? Bet lai jums kāds palīdzētu vai kāds izdarītu inventarizāciju tā, kā jums vajag, un jūs varat kā grāmatveži pateikt, ka tie dati ir ticami, jums ir jāpasaka, kā to izdarīt. Atceramies, mēs neesam speciālisti visās jomās, mēs noteikti mēs nevaram uzņemties to, ko mēs nezinām, mēs pieaicinām ekspertus. Mums ir arī uzņēmumos speciālisti, kas pieņemsim arī, kad vajag noliktavu inventarizēt. Es vienmēr ieklausos un labprāt paklausos, kā viņi iesaka, ar ko sākt, kādā veidā. Es izstāstu rezultātus, ko mums ir jātiek, kādi dokumenti būs jāizpilda, ja, ko es gribu redzēt. Tātad, un iedodu jau to sākotnējo redzējumu, un tad man pasaka, klausies labi, mēs to varam sasniegt, tikai mums ir citi priekšlikumi, citas metodas, ja, jo viņi ikdienā to strādā. Tas jums atvieglos. Skatieties, ja jūs varat uztaisīt, ja jūs paņemat kaut vai uz to brīdi, uz inventarizācijas brīdi, paņemat kādus studentus palīdzēt, vai kādus citus darbiniekus, arī ir izcinājums. Izdomājiet infografikas, zinu uzņēmēji, kas taisa mazus video, ja, kas tā arī parāda, jo var uztaisīt instrukcijas ar bildītēm, bet nevienmēr viņas izlasa, un vieglāk ir tā, ka tu parādi, lūk, galdam, tajā vietā jāskatās, ir uzlīmēts šis te numuriņš, ja, nu, tādas lietas. Nākamais, lai atvieglotu inventarizācijas procesu, skatāmies, cik daudz mums ir visa kā. To mēs redzam kaut vai pēc summām viens rādītājs, otrs ir analītiskā uzskaita, kas mums ir, kur mēs redzam daudzumu vienības, ja. Un tad vērtējam tiešām, kur jau tas ir liederīgi pāriet, jo tas prasa sagatavošanos, ja šī te elektroniskā inventarizācija prasa kvalitatīvus datus grāmatvedības sistēmā, prasa šos te svītru kodus, ja, un tehnikas, ko pielietot šobrīd ir ļoti dažādas, un tie risinājumi arī tiešām daži ir tādi, kur var ļoti viegli atļauties un to izmantot, ja. Lūk, noteikti iesaistiet šajā plānā, saliekot
Iesaistīt atbildīgās personas. Atbildīgās personas laicīgi informējiet par to, ka būs. Un šīs instruktāžas, viņas tiešām katru gadu skatieties, cik lielā līmenī, bet ja jūs taisīsiet jau šo te sagatavošanās plānu, jūs jau sagatavosit savus kolēģus uz to, ka tā inventarizācija ir nepieciešama. Nu, piemēram, manā praksē ir tā, ka šo te gada, mēs viņu saucam par gada nogales plānu vai slēgšanas plānu, precīzi vairs neatcerēšos, bet tātad to gatavoju es kā galvenā grāmatā, kurā es zinu tās lietas, ko vajag paspēt izdarīt, kam tai inventarizācijai ir jābūt. Un tad saliekam ar vadītāju atbildīgās personas, protams, nodaļa vadītāja ir atbildīga par savām lietām, un tad tiekamies un visi pārunājam šo te plānu. Kas ir šajā plānā? Man šajā plānā tiešām mēs visi zinām, kad mums mainās gadi, mums jāpaspēj izrakstīt rēķini, kas attiecās uz iepriekšējo gadu, cik vien varam, mēs cenšamies to darīt ar decembra datumu, ja, ja nezinām, varam izmantot un smuki izgrāmatot arī, ja rēķins ir janvārī, bet attiecās uz iepriekšējo periodu, viņam tur ir jābūt, un šis ir ļoti svarīgi. Arī viens no jautājumiem, ko revidenti norāda, ka šī te periodizācija, nu, ne visiem padodās, ne visi to izdara, ja. Nu, lūk, un tad tiešām salikts līdz datumiem, kā, piemēram, noliktava jāpabeidz inventarizēt ir 2. janvārī līdz pulksten tik un tikiem, ir jādod ziņa, pieņemsim, jānodod ziņa vai nu grāmatadim vai noliktavas vadītājiem, kad ir pabeigts, un tikai tad mēs sākam pieņemt jaunās preces un jauno kustību. Lūk, tā tad... Es varētu par inventarizāciju ļoti gari stāstīt, tāpēc es ļaušu papildināt Itai, jo tas tiešām ir tēma, kur jau praktiski iet dziļumā un ar praktiskiem piemēriem. Jā, paldies, Laila, ļoti interesanti. Vajadzētu laikam pāriet paskatīties, kā jums notiek inventarizācija, tāda sagatavošanās darbs tieši, nu tāds, jā, man nav tik rūpīgi, mums arī ir liela noliktava, bet man tas vairāk tā atbildība ir tieši tiem, kas, nu, menedžeri un kas organizē šo procesu. Un vēl maz, ko es atcerējos par inventarizācijas rezultātu atspoguļošanu, ja gadījumā inventarizācija ir veikta jaunajā gadā, pēc pārskata gada beigām jau, tad noteikti atceramies, ka šis inventarizācijas rezultāts ir uzrādāms nevis tajā datumā, kad ir inventarizācija, bet gan uz pārskata gada beigām. Ja, tas ir tāds, kas arī esot no revidentu puses dzirdēts, ka tas ir klupšanas akmens. Paldies pagaidām. Jā, un es mazliet papildināšu inventarizācijas pirms, un ļoti plūstoši pārēsim uz nākamo tēmu, kad inventarizācijas dokumentācija ļoti svarīga, patiešām svarīga, un tam ir pierādījumu fakts, kaut arī pirmkārt jums pašiem iekšē uzņēmumā, un tas ir vadītājiem svarīgi. Viņš redz, ka tas tiešām notiek, ka tas ir viņu uzņēmumā, un mēs arī pārbaudam caur to, mēs pārbaudam arī darbinieki, kā ievēro, cik viņi rūpīgi attiecās pret šo mantu, kas viņiem ir nodots, vai viņu pārvaldībā ir nodots. Tā kā, jā, pareizi, un arī piekrītu, tā kā es minēju, ja mēs taisam novembrī inventarizāciju, mums jātiek uz datiem, kas ir uz 31. decembru, un savukārt, ja janvārī, tad mēs tiekam arī uz apakaļ uz 31. decembru.